kas noslēdzas 25. septembrī ar plenēra noslēguma izstādes atklāšanu Daugavpils Novedpētniecības un mākslas muzejā tieši Marka Rotko dzimšanas dienā. Un tagad vārds svētku atklāšanai Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldes vadītājam Mirvaldim Brodovam. Labvakar Daugavpils, labvakar daugavpiliešiem. 10 dienas mūs šķir no tās dienas, kad 106 gadus atpakaļ pasaulē nāca Markus Ratkovičs, kuru pēc tam iepazina kā dižo mākslinieku Marku Rotko. Un jau 5 gadus mākslinieki no visas pasaules brauc uz mūsu pilsētu, lai piedalītos Marka Rotko vārdā nosauktajā plenērā. Un šogad mēs sveicam māksliniekus no Anglijas, no Francijas, no Itālijas, no Moldovas, no Krievijas, no Baltkrievijas un no Latvijas. Un man tiešām ir liels prieks, ka šis plenērs un Marka Rotko vārds iedvesmo māksliniekus, ne tikai gleznotājus, bet arī iedvesmo mūsu gaismas māksliniekus. Un ka šovakar, pateicoties mūsu draugiem no Francijas kultūras institūta, mums ir tāda iespēja vērot arī gaismas mākslinieku Nilu Interdēlu. Un tāpēc man tiešām liels prieks pateikt jums visiem un paziņot visai Latvijai, ka Marka Rotko plenērs ir atklāts.